Kā tu redzi šo zaļo politiku virzību Latvijā, vai tas nāk tikai ar kaut kādiem apgrūtinājumiem, vai tur ir arī tomēr iespējas kādas? Es gribētu strikti nodalīt zaļo kursu no zaļās plānprātības. Ja? Kad kāds attiecīgi ar zupas kastroli iet uz muzeju un lej viņu virsū Rembrandta gleznai, protestējot pret to, kādā veidā šeit izrīkojās ar dabu. Vai ne, ja? Lūk, otrais, ko es gribētu teikt par zaļo kursu. Jā, mums ir attiecīgi šajā virzienā jādomā, mums ir attiecīgi šajā virzienā jārīkojas, bet ir viens cits moments. Ja? Bet gaišās nākotnes vārdā es nekādā gadījumā negribētu, kad cilvēkiem šodien jācieš badu. Ja? Skatāmies par tām pašām lauksaimniecības zemēm, vai teiksim, ja? Ja dažas labas partijas Eiropas parlamenta kandidāte paziņo, ka šīs rūpnieciskās lauksaimniecības zemes ir tikai un vienīgi izmantojams, lai uz tām likt vēja turbīnas, un teiksim, ja? Lūk, es domāju, ka tas ir kaut kāds pārpratums zaļajam kursam, vai teiksim, ja? Es negribētu arī piekrist, ka mēs varam atļauties šobrīd mistiskās, varbūt nākotnes vārdā, likvidēt zināmas tautsaimniecības nozars, zināmas ražošanas iespējas un, teiksim, ja, un tā tālāk. Ja. Ja, ir jābūt veselā saprāta pieejai, ja, bet nav zaļā kursa vārdā jānogremdē attiecīgi tautsaimniecība Latvijā kā tāda. Vēl trakāk, teiksim, ja, mans viedoklis. Mēs it kā runājam par planētu kā tādu. Ja? Un zināma zaļā oāze vai zaļā paradīze, manuprāt, šobrīd tiek veidot Norvēģijā, tur ir elektroauto un viss tur skaisti, vai ne, un tā tālāk, tik zaļš, tik koši, ja? Bet tiek kaut kā noklusēts, kad lai vienā vietā būtu šī zaļā oāze, kaut kur citur Dienvidamerikā un varbūt Āzijā, vai ne, teiksim, ja, tiek pieķiezīta zeme, lai iegūtu izejvielas, ar kurām varētu būvēt šīs turbīnas, varētu būvēt daudz ko citu, kas ir nepieciešams šobrīd šim zaļajam kursam. Jā, tad vēlreiz es esmu par saprātīgu pieeju šim zaļajam kursam.